Sākumā nebija nekā izņemot Dievu. Viņš ir tur no sākuma, kur neviens nevar sasniegt. Viņš vispirms radīja savu aršu, kas ir visu radīto lietu griesti, ieskaitot visu, kas atrodas zem zemes, un visu, kas pastāv starp to un aršu. Tas ir tas, kurš 6 dienās ir radījis debesis un zemi, un viņa aršs atradās virs ūdens. Kamēr viņa arša atradās virs ūdens, Dievs noteica radīšanas mērus 50 000 gadu pirms debesu un zemes radīšanas. Daži cilvēki jautāja Muhamedam, sallallahu alaihi wasallam, kas ir Dieva pirmais radījums. Viņš teica, pirmkārt, nebija nekas cits kā Dievs, tad viņš radīja savu aršu, viņa aršs bija virs ūdens. Aršs tika izveidots no sarkana rubīna, un attālums starp tā abām pusēm prasīs 50 000 gadu. Aršs ir kājas, kuras nes eņģeļi. Un tad viņš pacēlās pāri aršai, patiešām tādā veidā, kas atbilst viņa majestātei. Tad viņš radīja pirmo lietu saviem darbiem, tā bija viņa pildspalva. Tad viņš tai sacīja, raksti, un tajā pašā stundā tika pierakstīts viss, kas notiks līdz augšām celšanās dienai. Tad viņš visu ierakstīja liktenī un radīja debesis un zemes. Visvarenais Dievs ir visu lietu radītājs, un viņš ir pāri visam lietu kārtotājs. Caur viņu viss ir radies, bez viņa nav radies nekas, kas ir radīts. Eņģeļi un gari paceļas pie viņa dienā, kuras garums ir 50 000 gadu. Kā attālums starp aršu un 7. zemi prasīs 50 000 gadu, un tā platums ir arī 50 000 gadu. Tie eņģeļi, kas nes Dieva aršu, un apkārtējie slavina savu vienīgā kunga slavas un tic viņam un lūdz piedošanu tiem, kas tic. Tiem, kas saka, nevienam nav tiesību tikt pielūgtam, izņemot Dievu, vislielāko pacietīgāko, nevienam nav tiesību tikt pielūgtam, izņemot Dievu, dišciltīgo arša Dievu, nevienam nav tiesību tikt pielūgtam. Izņemot Dievu, debesu Dievu un zemju Dievu, cēlā arša ir Dievu. Dievs, kurš nav dzimis un nevar mirt, neviens nevar dzemdēt Dievu un pat neviens nevar viņam kaitēt. Viņš ir mūsu radītājs, tavs, mans, tie pravieši, tās praviešu mātes, mēs visi, šī zeme, tie augi, tie kalni, tās zvaigznes, visa galaktika un viss tajā. Viņš ir mūsu kungs, visvarenais, viņš mūs vēro tagad, viņš to klausās, viņš zina, kas ir tavā sirdī, kas notiek, ko tu domā, viņš zina visu no sākuma un ko pēc tavas nāves. Muhameds, sallallahu alaihi wasallam, teica, viens no visvarenā kunga eņģeļiem, kas nes Dieva aršu, ka attālums starp viņa auss lipiņu un plecu ir 700 gadu ceļojums. Attālums ir kā putnam, kas lido 700 gadus. Un viņa kursi sniedzas pāri debesīm un zemēm, un viņš nejūt nogurumu, tos sargājot un sargājot, un viņš ir visaugstākais, visdiženākais. Kursi ir pār mums visai radībai, un arš ir virsū kursi ir tā kunga kāju krēsls, un arš ir tronis, ko nes eņģeļi, un arš ir lielākais Dieva radījums. Muhameds, sallallahu alaihi wasallam, teica, kursi salīdzinājumā ar arš ir tikai dzelzs gredzens, kas izmests atklātā tuksnesī uz zemes. Kursi ir kāju krēsls, un neviens nevar pareizi aprēķināt arš, izņemot Dievu, visvareno. Un neviens nevar izskaidrot Dieva izmēru, viņa izskats, viņa balss utē. Pat nevar iedomāties. Lūdzu, atgriezieties pie viņa, lūdziet viņu, dariet labus darbus pirms laika beigām. Daži cilvēki uzskata, ka tas ir rakstīts mūsu rokās, un tic, ka daži cilvēki to var izlasīt, bet tā ir liela kļūda, neviens nezina, ko ir rakstījis Dievs. Un nedomājiet, ka Dievs ir visur vai ka viņš ir mūsu sirdīs, tā ir nepareiza pārliecība, tā ir milzīga kļūda. Viņš ir virs arša, viņa spēks un zināšanas ir visur, bet viņš pats nenāk iekšā. Zeme.
Vismaz viņš katru pēdējo nakts stundu nokāpj zemākajās debesīs un saka, kas mani sauc, lai es viņam atbildētu. Kurš no manis kaut ko prasa, lai es viņam dotu? Kurš meklē manu piedošanu, lai es viņam piedotu? Tāpēc nožēlojiet grēkus, lūdziet piedošanu no tā kunga. Neiet pie viltus dieviem un viltus cilvēkiem. Nāciet uz patiesā ceļa. Dariet labus darbus, viņš jums piedos. Muhameds, sallallahu alaihi wasallam, teica: Dievs radīja žēlsirdību 100 daļās un saglabāja pie sevis 99 daļas, un viņš ir nosūtījis uz zemi tikai vienu daļu žēlastības, un šīs tikai vienas daļas dēļ ir savstarpēja mīlestība starp visu zemes radību. Tāpēc dzīvnieks paceļ nagi no sava mazuļa, baidoties, ka tas var tam nodarīt pāri. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, اشرح صدري قرآن, املأ قلبي قرآن, واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن, اشرح صدري قرآن, املأ قلبي قرآن, واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن, помоги يا رحمن, успокой мою душу, наполни мое сердце, научи